Mani sauc Dora Feldmane. Es eju 2. klasē, es mācos folkloras kopā Koka. Es jums pastāstīšu pasaku, 3 īsus dzīves stāstus un anekdoti. Pasaka Šļupstīgās meitas. Vienai mātei bijušas 3 meitas. Visas bijušas skaistas no vaiga, bet par nelaimi šļupstējušas. Kādu svētdienu sabraukuši precinieki. Māte tām piekodinājusi, lai nemaz nerunājot. Meitas bijušas paklausīgas, nerunājāt, bet kas par nelaimi? Māte uz galda uzlikusi biezputru viesiem par mīlestību. Te viena brūna vista, kur gadījusies, kur ne, uz galda augšā pie biezputras klāt. Vecākā meita tūlīt izsaukusies. Titu tu maita pie tieminu biezputlat. Otrā apķēršies, kas par lietu un izsaukusies. Māte teica, lai tu nelunā, bet tu lunā. Jaunākā izsaukusies. Eka, et biju gudlāka, et nemaz nelunāju. Nu, precinieki redzējuši, kas par lietu un ātri taisījušies projām. Tagad es pastāstīšu 3 dzīves stāstus. Pirmais dzīves stāsts. Es ar vecākiem biju pie Almas un Alpjos pirti. Pēc pirts kopā ar tēti šūpojos šūpolos. Mamma saka, Dora, ejam saģērbties. Es saku, es negribu saģērbties, es gribu šūpoties. Mamma saka, ja tu nesaģērbsies, tad tu saslimsi. Un es saku, es aizskaitīšu līdz 4 un kapšu ārā. 1, 2, 3, 5. Otrais dzīves stāsts. Kādu rītu bija sasniedzis ļoti daudz sniegs. Un mēs ar mammu un māsu braucām uz bērnu dārzu un skolu. Mēs nebijām nobraukušas pat 100 metrus, kad iesīgām sniegā. Un tad tētis ar kaimiņu nāca mūsu raktārā un stumta uz mājām. Tad brauca kaimiņš ar savu busiņu, un tas arī iesīga sniegā. Un tad arī tētis to gāja raktārā. Tad no pretējās puses brauca piegādes busiņš, un arī tas iegrima. Un tētis un to šoferis stūma projām. Tad pēc stundas brauca traktors, un viņš bija nošķūrējis līdz mūsu celiņam un iebraucis pļavā, lai apgrieztos, un tas iegrima dziļajā sniegā. Tad pēc vēl stundas brauca lielais buldozers. Viņš uz ceļa izkaisīja smiltis un pie reizes izvilka arī traktoru. Tagad es pastāstīšu anekdoti. Čigāns mežā kaņģu dzen. Viņam sāk aptrūkties ūdens. Viņš paņem 2 spaņus un iet pēc ūdens. Te 2 policisti skatās, ka kāds mežā kaņģu dzen. Un domā, pagaidīsim un paskatīsimies, kurš tas vainīgais. Tad pēc kāda laika atnāk čigāns. Un policisti saka, tā, Čigān, mēs tevi esam pieķēruši. Tagad ejam uz cietumu. Čigāns saka, paga, kur jau uzreiz es? Čigāns saka stāstīt. Es mājās dzeru kafiju, skatos, mežā dūmiku. Domāju, puikas ar pīpu aizdzinējuši sauso zāli. Paņemu 2 spaņus ūdens un eju dzēst. Un, kad es atnāku, skatos, 2 policisti kaņģu dzen.